Nu, kopējais labdien visiem! Šodien ir super aizraujoša tēma dienas vidū mums par personīgām finansēm. Kamēr mēs gaidām Egiju Veisu, kas ir šodienas ciemiņš, es droši vien ieskicēšu varbūt tās tēmas pašu būtību, jo pirmkārt tās ir personīgās finanses. Mēs nerunāsim par ieguldījumiem, mēs nerunāsim par to varbūt kā nopelnīt vairāk vai par ātri, bet tieši kā tikt galā ar personīgām finansēm. Man pašam tas jautājums ir bijis super aktuāls kopš 2008. gada. Tā bija pirmā krīze, kad es arī fiziski ar to sastopos. Un tādā mirklī es sāku lasīt un interesēties par šo tēmu. Tad gadi 15 pagāja. Uz šo laiku man pašam bija super interesanti varbūt uzzināt arī to, ko es nezinu, vai to, ko man šķiet, ko mēs zinām. Jo tā ir otra problēma, ka mums pašiem ir atsevišķas sajūtas par tādus, ko mēs zinām vai nezinām. Kamēr mēs gaidām, es no savas puses arī parādīšu mums pāris grāmatas. Un tad noteikti arī jūs varat piefiksēt, pēc tam arī komentāros rakstīsim, kuras kodā ziņā, kad izmantošu. Tā pirmā grāmata ir Harvs Ekers Miljonāra prāta noslēpumi. Es nezinu precīzi par visām grāmatām, kurām ir tagad aktuāls izdevums vai ne, bet es ticu, ka mūsdienās to var atrast. Tad vēlreiz, ja kādam interesē par un ap domāšanu, tieši par mindsetu, kā pārslēgt naudas domāšanu, tad te nav tādi precīzi padomu par pārvaldību, bet savukārt tad par domāšanu šī ir ļoti precīza grāmata. Ja? Šī ir ļoti precīza grāmata. Otra grāmata, ko es noteikti varu jums parādīt, ir Bodo Šēfers, Ceļš uz finansiālo brīvību. Šīs grāmatas plus ir tāda vāciskā pieeja. Ja? Tad mēs precīzi varam paskatīties arī tās detaļas, kurām pieeja. Egi, sveika. Kamēr es tev gaidīju, es ātri pārējiem gribēju parādīt pāris grāmatas, un tad uzreiz lūkšu tev stādīšu priekšā, ķersimies klāt. Trešā grāmata, ko es paņēmu no grāmatu plaukta, ir Ramits Sethi, I Will Teach You to Be Rich, un viņš arī ir viens no tiem, kur es teiktu tādā modernā valodā. Ja liela daļa grāmatas, kuras jūs pastīsties, tomēr ir balstīts uz 70, 80 gadiem pagājušā gadsimta, tad Ramijs ir viens no tiem, kas varbūt arī savā ziņā vieglāk saprotami. Nākamā grāmata, ko noteikti es pieminēšu, kaut kādā brīdī arī paņemiet, es paņēmu līdz Stanlijs, Miljonārs tepat kaimiņos, Miljonāra prāts. Šī grāmata ir sekojušas skrūvgriezis. Ja jūs gribat mainīt attieksmi pret naudu racionālā veidā, ne emocionālā, bet racionālā, tad šis ir pareizais autors. Ļoti labi piemēri par to, kāpēc ir labāk pirkt koka mēbeles vai dārgas kurpes un kur dzīvot un ko pirkt, tad absolūti precīzi. Nākamais un priekšpēdējais, ko es paņēmu līdzi, ir tiem, kuriem viss šis šķiet par vienkārši. Jūs jau esat tādā, es gribēju teikt, tādā finansistu līmenī, un jūs domājat, kā veidot savu portfeli, tad Tonijs Robins, kurš citādā ziņā ir salīdzoši vienkārši pieeja, tad viņa grāmata The Money, The Master the Game ir jau nākamais līmenis, tad skatīties par portfeļiem. Un jāsaka, klasika ir klasika bez vākiem, Remzijs, Total Money Makeover, arī viena no manām grāmatām, pie kuras esmu atgriezies, pēc kādiem ilgākiem gadiem arī šobrīd pieminēsim. Ja? Tā kā vēlreiz jums ierosinu, literatūras ir daudz, bet šodien es ceru, ka izbaudīsiet mūsu sarunu. Egija, sveika, čau! Čau, Klaus, tev ir forša grāmata plaukts, iespaidīgi. Man arī tāda grāmata no šīm, ko tu pieminēji, ir tā I Will Teach You to Be Rich. Tā Ramits Sethi, tā man šobrīd ir tāda, ko es patiešām varu ieteikt tik vienam. Jā. Tā ir mana favorīta grāmata, bet savukārt vēl man patika arī, ka tu pieminēji to Total Money Makeover, Remzi. Tā savukārt ir grāmata, kura vispār tā kā mainīja manu dzīvi, bet ne tāpēc, ka es pēkšņi sāku pievērsties tai filozofijai, bet tā bija vienkārši, tā kā tieši tai viņa filozofijai, bet tā bija vienkārši pirmā grāmata, ko es vispār jebkad izlasīju par personīgajām finansēm, un tas man vienkārši parādīja, jo tad par to vēl tā nerunāja, tas bija pirms, 6 gadiem, man liekas, un tad par šo personīgo finanšu tēmu viņa nebija tik aktuāla vēl, un līdz ar to tas bija pirmais, kad es vispār dzirdēju, ka cilvēki uz savu naudu tā skatās, un tāpēc tā grāmata man arī tāda īpaša. Super, ļoti labi. Noteikti noslēgumā arī gan pa vidu pieminēsim, gan arī noslēgumā, ka būs tie 5 ieteikumi, tad es arī aicināšu pastīties. Egija, ķeramies klāt uzreiz un cienot visus cilvēkus, kas ir iedušies šobrīd, kas mūs klausās, ar ko sākt. Personīgās finanses pirmais solis, ar ko sākt, ko man darīt? Ko tu teiksi? Starp citu, vēl viena
iezīmi, ja kas es tevi neredzu šajā laivā, es nezinu, kāpēc man nerādies. Tu man ir tāds melns laukums, es redzu tikai sevi, tāpēc tu man neko nerādi, es ceru. Skaidrs. Es tevi redzu ļoti labi, okay. Tad paļaujies uz balsi. Paļaujies uz balsi, mēs tev vedīsim. Jā. Labi, tā, forši. Pirmais, ar ko sākt, vispār tā kā vajadzētu no sākuma, pirms mēs ķeramies jau pie kaut kādiem cipariem vai matemātikas vai procentu rēķināšanām un viss kaut kā tam līdzīgi, kas ir saistīts ar matemātiku. Un es redzu, ka tas visbiežāk notiek, ka cilvēki sāk nedaudz no otra gala visbiežāk, bet tomēr man gribētos, lai cilvēki sāk ar to, ka izprota vispār kāpēc. Savu kāpēc, tātad kāpēc man to vajag darīt, ko es no tā iegūšu, kāpēc man tas ir izdevīgi, tā kā veidot izpratni un modelēt savus mērķus, izprast savas vērtības. Un šis ir ļoti, ļoti svarīgi, tas ir pats fundaments, ar kuru arī es vienmēr strādāju, jo kādreiz, es vispār nāku arī tātad no uzņēmumu vides, esmu arī uzņēmuma finansista, un līdz ar to man kādreiz, tad, kad es sāku strādāt ar personīgajām finansēm, kas bija pirms kaut kādiem 4 gadiem, man likās, vajag naudas plūsmu, vajag budžetu, vajag nezinu, kur pakalkulēt kaut kādus procentus un uztaisīt kārtīgu analīzi, un viss notiks. Bet realitātē, diezgan ātri vien strādājot ar cilvēkiem, katru dienu sapratu, ka, mums var būt labākie budžeta rīki pasaulē, mums var būt smukākās diagrammas pasaulē, un mēs varam izmantot vēl paralēli 4 dažādas aplikācijas. Bet kamēr mums nebūs izpratne par šiem saviem mērķiem, savām vērtībām, kur mēs gribam, lai tas mums aizved, kā es no tā iegūšu, tad tikmēr, tur tie rezultāti nekad īsti nebūs tādi ilgtermiņa noturīgi un tādi, kas radīs patiešām prieku par to savu naudu. Līdz ar to, manuprāt, šis ir tāds pats pirmais, ar ko ir jāsāk. Egi, ļauj man tev drusku paprovocēt. Man ļoti patīk termini, kurus tu mini par vērtībām, par mērķiem, par visiem šīm lietām. Iedomājies, tagad esmu dzīves cilvēks savā vecumā, ir kaut kādi jautājumi, ko gribu parisināt, kaut kas ir labi, kaut kas netik labi ir. Un tagad Egi man saka, ka vajadzētu sākt ar kāpēc un ar mērķiem un vērtībām. Šodien mums ir kas pa dienu? Otrdien. Ja, otrdien šobrīd. Ko tu ieteiktu izdarīt otrdien, lai šo punktu realizētu dzīvē? Ir kāds praktisks tips un triks? Apsēsties pie baltas lapas, saskaitīt, ko sākt? Attiecībā, tur katra no tām sadaļām, tad tavs kāpēc, tavi mērķi, tavas vērtības, tā katra par sevi ir ļoti liela sadaļa, un ar katru no viņām es arī atsevišķi strādāju. Bet, zini, kas tāds ātrākais īstenībā, manuprāt, ļoti noderīgs uzdevums ir paveikt, piefiksēt kaut kādu laiku savas pateicības. Tas tieši būs attiecībā uz to vērtību uzdevumu, jo cilvēkiem bieži vien es pasaku, kas ir tavas vērtības, un kas vispār ir vērtības. Ir diezgan grūti cilvēkiem no tāda uzreiz nodefinēt. Vai arī, ja tas tiek nodefinēts uzreiz, tad bieži vien tas ir kaut kas klišejisks un kas kaut kur ir dzirdēts. Jo es uzreiz varu saprast, kad man cilvēks pasaka savas vērtības, jo mēs jau viņus šķetinām tālāk, ko tas tieši tev nozīmē. Un tad arī var saprast, vai tas ir pa īstā, vai tas ir kaut kur dzirdēts. Un līdz ar to tas ļoti palīdz šo te apzinātību dabūt un kaut kādā mērā jau palīdzēt arī tam kāpēc un mērķiem tālāk, ir pierakstīt kaut kādu laiku savas pateicības. Tātad katru vakaru es daru to arī pati, vakarā iekļūst gultā un pierakstu, par ko es šodien biju pateicīga. Piemēram, esmu pateicīga, ka es varēju izņemt bērnu ātrāk no dārziņa, pulkstens 3:30, nevis 6:00, un pēc kaut kāda laika, izejot šīm pateicībām cauri, piemēram, ļoti var labi redzēt, kas tad ir tās manas īstās vērtības, par ko man patiešām rūp, un kas ir tās, ko es patiešām novērtēju. Un šis ir tāds labs, ko var izdarīt šodien. Es izmantoju pati aplikāciju, kuras piefiksēju šīs pateicības. Un pēc kaut kāda mēneša izai cauri, un tev ļoti skaidri būs redzams 3 līdz 5 vērtības tavā dzīvē. Tas ir viens no tādiem uzdevumiem, ar kuru noteikti vērtības sāk. Super. Egi, var padalīties arī kāds pa aplikāciju? Tā aplikācija
aplikācija ir Presently, viņa ir Android. Tā, es nezinu, vai ir pieejama arī iPhone'iem, nu tā kā Apple produkcijai, bet Androidiem tā ir Presently. Jā, Presently, un attiecīgi tad jau mēs skatāmies. Ļoti labi, ļoti labi. Egi, es no savas puses noreflektēšu burtiski vēl 2 soļus, jo domājot par taviem jautājumiem, es arī saliku priekš sevis, un es tev iedošu varbūt to skatījumu, ko es priekš sevis pierakstīju, un tad varbūt tu noreflektēsi savu viedokli, ko tu domā par šiem punktiem, jo tas, ko es priekš sevis nofiksēju, kas arī balstīts uz lasīto un uz savu pieredzi, ir tāda, ka, ja man jautātu, ar ko sākt, es droši vien liktu papildus, nekonkurēt ar to, ko tu teici, bet punkts numur 1, es liktu domāšanu par naudu. Nu, domāšanu kā jēdzienu, kā par substanci, kā par enerģiju, kā tādu. Es varbūt paskaidrošu, ko es ar to domāju, jo ļoti bieži saskaros ar to, ka tā ieprogrammētā negācija, viņa ļoti liela, ka tā ir tabū tēma, kad nerunāšu, tur es nekad bagāts nebūšu, tur ir jāzubok, nu visas šīs lietas, visu, ko psihologi var teikt. Un es priekš sevs arī mēģināju padomāt, nu, kas tad var būt tās praktiskās lietas ar to domāšanu. Un domāšanai, ka man jāsaka, ka es priekš sevis secināju, nu, tā kā 3 instrumenti, kas varētu būt. Tas instruments numur 1 ir tas pats mans pieminētais Ekers, Miljonāra prāta noslēpuma. Viņš gāja to ceļu, kur viņš ir aprakstījis 17 mapes, kurā ir atšķirības starp pārtikušu un nepārtikušu, varbūt tā definēsim, cilvēku domāšanām. Un tas, ko viņš piedāvā tādu ļoti vienkāršu metodi kā paziņojumu. Līdzīgi kā tu minēji par pateicībām, tā vienkārši izteikt sākumā paziņojums. Tad, ja jūs ticat šim instrumentam, tas ir viens no veidiem. Tīri, lai pārprogrammētu savus smadzenes. Tā ir viena pieeja. Otra pieeja, ko es atradu priekš sevis par to domāšanas veidu, ir tas pats Stanlijs mans pieminētais, jo Stanlijs pieminētais, viņš, lai arī tā statistika ir salīdzinoši jau veca, bet Stanlijam bija labs piemērs, kurā lasot to grāmatu, viņš balstās uz statistiku, ko nozīmē tas miljonārs un kas ir tās mazās darbības. Ja? Un citiem patīk lasīt statistiku, jo Stanlija piemēra bija tā skaitā, nu, daudzas pieminēt Amerika, viņa piemērs bija tāds, ka Amerikā nozīmē miljonārs. Tas ir cilvēks, kurš ir izmaksājis savu māju un kuram pensijas fondā ir uzkrāt pāris 100,000. Hops, reko, tur es miljonārs pretstatā visam, ko rāda TikTokā. Un trešā lieta piefiksē, ka varētu manī domāšana ir jāpierod pie naudas, jo viena lieta, ko es agrāk, varbūt 2 lietas darīja, ir tas pats Šēfers ieteica, viņš ieteica sākumā nesāt makā kādu summu, 100, 200, 500 eiro, tikai lai pierastu pie tā, ka tev ir, ka tu vari netērēt, un ka tev nav tas izmisuma sajūta, un tu neesi impulsīvs kā bērns, un pierastu. Un man jāsaka tā, ka tie instrumenti, apakšinstrumenti dažādi, bet viens arī es noteikti teiktu, kad ir jādabū nost kaut kur tas, es aļošu lietot vārdu, tas nabadzības bloks un tas ļaunuma bloks. Nauda nav ne laba, un slikta viņa parāda. Un otra lieta, ko es priekš sevis piefiksēju, ir tāds, ka tas arī tevis pieminētais ir tas pats Remsī. Remsī pirmais solis, un es viņu varbūt bišķiņ jau izklāstot sīkāk, man liekas, ka arī, ka tā ideja par to, ka salikt budžetu vai zināt savus skaitļus, nu, tas arī ir tas punkts numur 1. Tad ideja numur 2 man bija arī tie 1000 eiro. Nu, 1000 eiro pēc būtības arī atlikt viņus, dzīvot ar viņiem, turēt viņus. Un trešā doma bija budžets, ko bišķiņ tālāk pārnāsim, kas varbūt tā nepatīkamāk tēma vai nejūtīgāk, bet šāds veids. Tas ir tas, kas man šobrīd kas noreflektē. Vai tev mani klausoties, tas saskan ar to, ko tu domā, un tāpēc tu ieteiktu ko līdzīgu? Zini, kā man liekas, kamēr tu to stāstīji, man galvā bija kāds 100 idejas, ko es gribētu pakomentēt par to, ko tu izstāstīji. Tāpēc tas, kas man pilnīgi noteikti palika galvā, nu tā kā sakārtot domāšanu tik un tā, man liekas, ka ir ļoti plašs jēdziens. Tas, ar ko es praksē redzu, ka šī domāšana sakārtojas, viņa sakārtojas caur darīšanu un ieskatīšanos situācijai acīs, jo bieži vien, ko mēs sakam ar to, ka, nezinu, man ir bijuši arī, ka cilvēki atnāk, man vajag tikai sakārtot mindsetu. Nu, tā kā es to redzu kā kompleksu, tad ir puzles gabaliņi, kas mums ir jāsaliek sakārtotās finansēs, un šis te mindsets, manuprāt, viņš ir iekļaujās katrā no tiem atsevišķiem puzles gabaliņiem, kas ir izpratne caur tiem mērķiem, vērtībām, caur to mums arī atnāk šis te mindsets, jeb tā pareizā domāšana, ka mēs saprotam, kas vispār ir iespējams, ko mēs varam, jo tāpatās tu pieminēji vienā brīdī arī par to miljonāru prātu, nu, zin kā, jā un nē, jo tā kā,
pie maniem nāk cilvēki, un es viņiem prasu, nu, kas ir tas, ko jūs gribat sasniegt. Mēs, tā kā tur ir jāizpild tāda anketa, un nav tā, ka cilvēki visi raksta, ka viņi grib būt miljonāri, vai ka viņi grib, nezinu, ar helīti uz darbu lidot, vai ēst katru rītu brokastīs ikrus. Tā īsti nav, jo tas, kas visbiežāk tur savukārt parādās, cilvēki grib vienkārši izpratni par to, kas notiek, un sajustu kontroli pār savu naudu. Un līdz ar to sasaistot to arī ar to mindseta jautājumu, es domāju, ka lielā mērā, no kurienes tas mindsets arī savā ziņā veidojās, ir no tā, ka mums vienkārši ir ļoti, ļoti liels haus, bet sākot to pa kaut kādiem soļiem šķetināt vaļā, sakārtojas gan mindset, bieži vien arī tur saka, nezinu, kā impulsīvie pirkumi, ka tas viss ir galvā un ka tur, nezinu, arī nu, kad sakārtojot to mindsetu, ka tas arī atrisināsies, bet nu, tas nav tik vienkārši. Tā ir kombinācija ar visām šīm lietām. Tā kā, jā, es domāju, ka ja kaut ko no katra no šiem te autoriem, kaut ko no šiem te piemēriem pilnīgi noteikti var paņemt, bet tā, ka tas ir kaut kas, kas var strādāt viens pats, un mēs pastrādājam mindsetu, un viss notiek, un viss ir forši, tā es neredzu, ka praksē notiek. Forši. Pavisam piekrīt. Egi, mēs dabīgi ejam pie otrā jautājuma. Kādas kļūdas cilvēki pieļauj? Vai biežākās kļūdas par naudu, tavuprāt? Nu, viena, ko es redzu gana daudz savā ikdienā, ir tāds mikromanagements, tā to varētu nosaukt, jeb pārfrāzējot, tā ir tāda fokusēšanās ļoti daudz uz mazām lietām, bet mēs palaižam pašplūsmā ļoti daudz tādus lielos jautājumus un lielās sadaļas savās finansēs. Iedošu piemēru, kas tad ir tas mikromanagements, manuprāt, jo šeit arī es jūtu, ka tev patīk grāmatas, līdz ar to es pieļauju, ka tu esi dzirdējis arī par grāmatu Late faktors, ir tāda grāmata, kur tātad galvenā doma ir par to, ka kur nedzerot lates, mēs varam kļūt bagāti, un šis arī jā un nē. Jo, nu, iespējams, ja tur patiešām ir tā, ka tur tā kafija tiek pirkta katru dienu, kas ASV varbūt ir gana izplatīta, un šeit ir jāsaprot, ka ļoti liela atšķirības starp to, par ko mēs varam runāt ASV, kur ir visas šīs grāmatas tapušas, un starp to, kas notiek Latvijā, kāda ir Latvijā ieradumi. Viņi atšķirās lielākoties, un ne tikai ieradumi, bet arī vispār situācijas kopumā. Un līdz ar to, jā, tās mazās lietas, es viņas vairāk redzu, kā, nezinu, aizbraukt ieliekt degvielu uz lētākajā dienā, uz lētāko benzīna tanku, nopirkt lētāko pienu, un tā kā pēc būtības tie nav slikti soļi. Mēs varam to darīt, un arī es kaut kādas lietas daru, bet kur sākas problēma, ka tas ir tas brīdis, kad mēs pasakam sev, malacis, es par finansēm domāju, es taču kaut ko daru, un ka mēs bišķi izveidojam sev ilūziju par to, ka mēs savas finanses pārvaldam un domājam, vai tas, ka mēs apskatāmies bankā to diagrammu, kur mūsu nauda ir palikusi, vai pat pierakstam katru savu čeku, un tā kā dažreiz šīs lietas mums tikai aizmiglo mūsu skatienu un patiesībā rada ilūziju, ka mēs par lietām rūpējamies. Un tā kā, protams, ka ar kaut ko ir jāsāk, bet ir svarīgi, nu, tā kā neiestikt tajā, sev neapgalvojot, ka tas ir tas, kas padarīs manas finanses par sakārtotām. Tā kā tās ir tāds diezgan liels klupšanas akmens, manuprāt. Egi, tu minēji tās mazās lietas, restīvi, ka kafijas ekonomija vai stāvēšana rindā pie nestes par degvielu, diez vai mums mainīs to lielo bildi. Kas ir tās lielās lietas varētu būt? Kas ir tas, kam pievērst uzmanību savukārt? Nu, zin kā, vispār teorijā izšķir tāds 3 lielās šīs sadaļas. Tas ir mājokļa jautājums, transporta un ēšana. Un tās ir tiešām tādas, nu, visbiežāk tās ir vislielākās kategorijas, bet es gan šeit īstenībā pati
vēl pievienotu arī to, vai mēs domājam par drošības spilvenu, vai kredīti neapēd mūsu naudu, jo tas pārējais, tas ir jau ar izvēlēm saistīts arī. Tā kā mēs te varam pastīties no divām pusēm. Viens ir kādas izvēles mēs veicam, nu, tā kā, piemēram, to pašu mašīnu izvēloties, vai mums patiešām ir jāmaina mašīna reizi 3 vai 5 gados, vai, nu, tā kā, vai dzīvoklis, kurā mēs dzīvojam, vai mēs viņu varam atļauties un saprast bišķīt to saistību. Ok, man patīk vispār skatīties uz visu tā kā uz tādiem svaru kausiņiem un izprast to, ka, ok, es izvēlos širo te dārgo dzīvokli, bet kas ir otrā pusē, un vai es ar to esmu mierā. Un problēma sāks tajā brīdī, kad visbiežāk, ja mēs tā apskatāmies, cilvēki nav ar to mierā. Viņi saka, man tur nesanāk ceļot, es tik ļoti gribētu aizbraukt ceļojumā, vai es jau tur tik ilgi krāju tam un tam, bet kur ir problēma, nu, ka mēs nesavalkam to bildi kopā. Un, jā, tā kā tās tādas galvenās lietas visdrīzāk, vai nu tās ir kaut kāds vienreiz izdarītas izvēles, un mēs viņas paņemam par tādām, nu, ka tas tā ir un viss, un par viņām aizmirstam, un par viņām nedomājam un nepāanalizējam arī pēc kaut kāda laika, vai tas vēl aizvien saskana ar to manu domāšanu, un vai es to izvēlu izdarītu arī šodien. Nu, tas tāds. Forši. Restīvi, tad rezumē, lai arī mazajās lietās mēs varam pazaudēt naudu, vienalga tur degvielu apdrošināšanu vai kādu, bet pēc būtības tas, ko tu saki, sākumā būtu jāsakārto lielās lietas. Ja? Tad attiecīgi mums ir mājoklis, bija automašīna, bija pārtika, ja? Un attiecīgi kredītmaksājums, un man liekas, ka vēl bija lielie pirkumi. Ja mēs tur sakām, drošības pilvens, jā. Un ja mēs sakārtojam tās mazās lietas, ja sakārtojam tās lielās lietas pa vienai, tad attiecīgi tās mazās lietas varbūt kā papildus ekstra, bet nu, tās nav tās būtiskās, ja, diez vai šī kafija mainīs visu. Tāpēc viņas nav būtiskās, tāpēc, ka viņas var būt būtiskas, bet problēma ir tajā, ka mēs ļoti daudz enerģiju varam patērēt tajā, lai spētu tā kā visu laiku raustīties par tām mazajām lietām. Iedošu piemēru, kāds grib tur, nezinu, ietaupīt 100 eiro mēnesī, un viņš saprot, pats man jāatsakās no šitā, un katra no tām lietām viņas paprasa enerģiju. Nu, piemēram, tas jau nav tik vienkārši Excels jau panes visu, mēs tur varam visu kā ko salikt. Bet tajā pašā laikā izvēle, ka tagad es pārtikā tērēšu mazāk, piemēram, tur 70 eiro nekā līdz šim, nu ir jāsaprot, kā tu to panāks, kas ir tie nākošie soļi, un viņi ir tik vienkārši. Un līdz ar to tajā tu patērē daudz enerģiju, un tu to patērē katru nedēļu, varbūt katru dienu, katru mēnesi. Kamēr viens tāds kārtīgs liels lēmums, pie kura tu apsēdies, saprot savu lielo bildi, viņš tev paņem enerģiju vienu reizi. Un tās ir tā galvenā doma tajā, ka tieši tas enerģijas patēriņš, kas mums ir jāapvelta regulārai šādai te mazo lietu čekošanai, darīšanai, kad daudz efektīvāk ir dažreiz pieņemt kaut kādus lēmumus un kā mainīt to lielo bildi. Es varu tikai norezumēt, tu pasaki, vai tas ir par to, vai tas ir par to, vai tas nav par to, kad līdzīgi, ka mūsu ģimenei bija kaut kādus gadus bija pilnīgi nevajadzīgas diskusijas par pārtikas summas lielumu, kuru, protams, ka man likās, ka viņam būtu mazākam, sievai lielākām. Un tad tas, ko es sapratu, vienā brīdī es sapratu, ka es moku to nabagu ģimeni, un es negribu runāt par to, es negribu strīdēties. Un jāsaka, ka viens no veidiem, kas to atrisināja, bija līdzīgi, kā tu teici, lielais risinājums, nodalīt atsevišķu kontu vienam no mums pārtikai, vienoties vienreiz automātiskais maksājums, kas ir tā summa, un abiem iedot kartes, un viss. Un jautājums vairs nav jārunā, ja tu gribi mīļā, pērci, ja es gribu, mēs arī pērkam, un ja nav, tad mēs nepērkam, bet attiecīgi es tev piekrītu, ka droši vien jā, tad šeit var jautājums, kurus var arī vienreiz sistēmas atrisināt. Tas ir tas pats, par ko tu saki, vai ne? Un tad mēs necīnamies par piena vai sieriņu ceniem un nepārmetam sev un pārējiem. Izcili, ļoti labs piemērs. Jā, tieši tā. Egi, dodamies tālāk. Mītiskais jautājums jo daži jautājumi ir mītiski, ja, tur viņi ir visur vienādi dzirdāmi. Samaksā ar sev, drošības spilvens, un viens no jūtīgiem jautājumiem ir budžets. Tavs viedoklis, vai šajās personīgais finansēs joprojām strādā budžets? Ja jā, tad kas ir tas tavs ierosinājums viņam, kādā veidā viņš strādā?
Man jāpadomā, kā širo īsumā varētu izstāstīt, jo, jā, tā kā, es vispār savā viedoklī un varbūt arī metodēs, es tā kā ne līdz galam eju kaut kādu klasisko ceļu, varētu tā teikt, jo, tā kā, kas ir klasisks budžets, ko cilvēki iedomājas, vai arī, ja tu ierakstīsi Google, budget template vai arī pat latviski, tad ko mēs dabūsim ārā? Mēs dabūsim tādu tabuliņu, kur mums ir salikti ienākumi un apakšā ir izdevumi. Bet realitātē tā tabuliņa, viņa visbiežāk neatspoguļo to, kā mēs realitātē dzīvojam. Tāpat, kā to neatspoguļo arī kaut kāds viens grafiks. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tas, ko mēs bieži vien noignorējam savās finansēs, ir šī te svārstīgā daba, kas ir klātesoša ļoti personīgajās finansēs, bet mēs kaut kā viņu neapzināmies, apzināti vai neapzināti mēdzam ignorēt. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka realitātē, ja mēs apskatāmies no savām finansēm no mēneša uz mēnesi, mēs dzīvojam tādos amerikāņu kalniņos, kur vienā mēnesī mums, nezinu, nav nekādi šie te it kā neplānotie izdevumi vai kaut kas ārpus tur komunālajiem īres un pārtikas un bērnu dārziņa maksājuma un pulciņiem, piemēram, kaut kas, ar ko mēs vienmēr rēķināmies. Nākošajā mēnesī varbūt mums ir jāpārtur kombinzoni bērniem, sev ziemas jaka, mums ir ceļojums ieplānots, mašīnai apskate, un šādā te veidā mēs pa tiem amerikāņu kalniņiem dzīvojamies, visi ir trauksmē un nesanāk virzīties kaut kādiem saviem mērķiem. Un šis tātad saliekot šo kopā ar to budžeta rīku, ko mēs varam atrast Google, ir, viņš nesaiet kopā, jo tad, kad tu ieraudzīsi, jo kad šie budžeta rīki visbiežāk tiek apdētoti pēc fakta, tas jau ir noticis, daži arī taisos priekšu, bet, es zinu gaužām mans cilvēks, kas arī ilgtermiņā spēja to visu apdēt, pie tā pieturēties, un līdz ar to tas nesaiet kopā, vai arī tas rada trauksmi. Vienā mēnesī mums tur parādās, mīnus, kā vispār var iedzīvoties mīnusā, kā tas tur tā sanāca. Nākošajā mums ir plus, cik forši, man viss sanāk. Un šādā te veidā tas neatspoguļo to, kā mēs dzīvojam. Un tāpēc tāds klasiskais budžeta rīks, es viņu neredzu kā labāko veidu, kā savas finanses organizēt. Bet katrā ziņā tas neizslēdz to, kas ir galvenais budžeta uzdevums teorētiski, ir saprast, kur paliek tava nauda. Un šo ir svarīgi zināt. Tas ir viena no pirmajām lietām, saprast, kur paliek nauda. Bet šeit arī būtiski piezīme. Man gribās, lai mēs saprotam, kur paliek nauda, nevis tikai kas mums tur ir. Mums tur telefona rēķins, mums tur Netflix, mums tur dārziņš, mums tur hipotekārais kredīts, apmēram skaidrs. Nē, mēs gribam patiešām saprast, kur tā nauda ir palikusi ilgākā laika termiņā, jo tas ir tas, kas mums, izkristalizēs arī tos amerikāņu kalniņus, kuros paliek ļoti daudz mūsu nauda. Vai man sanāca atbildēt tavu jautājumu? Es domāju, tev sanāca, es kaut kur atkal norazonēšu no savas puses, varbūt ar kaut kādām pieredzēm, kaut kādām lietām, ka es arī domāju, ka jānošķir, ka budžetā visticamāk jānošķir vismaz divas lietas. Var vairāk, bet vismaz divas, ka tā pirmā lieta noteikti jānošķir, ka tas ir kaut kāds sākotnējais, ka mēs saprotam, kur kas aiziet. Ja? Te gan drusiņi varbūt ir jāpiespiežās vienalga. Mūsu manomīti rakstīja burtnīcās, mēs rakstam Exceļos, kāds raksta Google šītos, bet respektīvi vienalga, vai tas ir 1 reizi, 2 reizes vai 3 mēneši, bet drusiņi jāpiespiežās, vienkārši jāierauga tas bubulis, cik viņš kur ir. Ja? Bet tas būtu tāds tomēr īstermiņa risinājums. Ja? Un otrs savukārt ir, kaut kur man ļoti norazināja tas, ko tu saki. Pēc tam ir jāatrod kaut kas, kas strādā ilgtermiņā, jo es īsti neticu, ka ilgtermiņā strādās tik cieši novilktas tās stīgas, kurā mēs piefiksējam katru čeku vai Excel, vai arī mēs sākam mocīt otru partneri. Viens no mums ir grāmatvedis, un otru mēs vienkārši mokam kaut kādā mirklī. Un tā vēl viena pieredze, ko es varu pievienot, visticamāk, ka manā gadījumā tas ilgtermiņa rīks ir, ilgtermiņa budžeta rīks ir regulāri maksājumi. Es nezinu, kāda ir attieksme pret tādiem, un gribās teikt, ka šeit tas, kas var svārstīties, ir
ir procentu ietekme pret viņiem. Ja, jo ja cilvēkam varbūt ienākumi ir vairāk un saistības ir samaksāts, nu, tad pietiek varbūt, ka viņš viens tur 30% regulāros maksājumus izveic, tā skaitā uzkrājums un ar pārējo dzīvo. Ja. Klasika, es esmu saskāries ar to, ka ja nav lielas saistības, tad līdz pat 50% ir cilvēki, kas jau ciešāk novelk, viņš 50% savelk regulāros maksājumus, vienalga, tas ir pārtika, maksājumi regulāri kaut kur, kad ir, ar pārējiem dzīvo. Tas, ko mēs runājam. Ja? Un tad ir tie, kas varbūt tās stīgas pat novelk ciešākam, ir liels saistības kaut kur, ir cilvēki, kur es esmu saticies, kas teikuši, ka viņi līdz pat 70%. Tā kā visu novelk regulārie maksājumi, tas, ko paņem banka, un tad 30 dzīvo. Ja? Un tā attieksme, jo vismaz tas mans piemērs ir tāds, ka šis ir tas, ka ja vienreiz apsēžās, tad tā ir tā sistēma, kas kaut kā organiskāk veidojās. Ja tev vienā plus-mínus periodā ienāk nauda, plus-mínus viņa aiziet, un ar pārējo mēs dzīvojam. Tad, ko mēs katrs redzam un saprotam. Ko tu saki par šo domu? Es saku, ka katram jāatrod savs. Ja jums tas prātā, tad ir forši. Un, tur ir ļoti daudz faktoru, kas ietekmēs to, kas vienam strādā un kas nē. Tā kā arī tajā, ko tu izstāstīsi, redzot, arī daudz sarkanos karogus, kas kādam var nestrādāt, jo, es zinu daudzas situācijas, es zinu daudz budžetus un daudz ienākumu līmeņus un, visu kaut ko, tāpēc es nevarētu, teikt, ka tas strādā visiem. Bieži vien nē, bet, katram jāatrod tas savs, un tas ir virziens, ja tas jums dara. Egi, man jautājums, pieminēja arī savus klientus, tas, kur esi saskārusies, ļoti bieži, par to jau maz kaut kur publiski runā, bet ļoti bieži arī literatūrā piemin to tēzi par to, ka nav korelācijas starp ienākumu un neto vērtību vai to, kas tev paliek pāri, kad respektīvi ļoti viegli palikt nabadzīgam un saistībām ar lielu mēnešu ienākumu un savukārt ir cilvēki, kas ar mazu ienākumu vienkārši pārvalda perfekti vai fantastiski pār 10 gados viņu uzkrāja. Tavu pieredzi, tev sakrīt ar to reālo Latvijas pieredzi ar cilvēkiem? Protams, pilnīgi ir. Šis ir mans ikdienišķais jautājums. Man liekas, nepaiet diena, kad man kāds nepasaka, ka, es taču zinu, kas jādara, vienkārši vairāk jāpelna. Tas ir absolūtais mans ikdienas topiks. Un, es nevaru tam piekrist absolūti, nē. Īstermiņā iespējams tas var atrisināt kaut kādus izaicinājumus, bet ilgtermiņā ļoti, ļoti reti. Šeit ir, daudz arī tādi ekstrēmi piemēri, kā tie, kas vinnē loterijās vai, dabūna lielu mantojumu, tad, var apskatīties statistiku par to, cik kas ar tiem cilvēkiem notiek pēc gadiem 5-10. Tā statistika ir skumīga. Es nezinu, galvas neatceros tos ciparus, bet viņi ir skumīga. Un tieši tāpat tas atkal ir viena no šīm te ilūzijām, ko mēs sev uzliekam, ka vajag tikai vairāk pelnīt. Un es patiešām strādāju ļoti, ļoti dažādiem cilvēkiem. Un es pat tiešām varu pateikt, ka ir cilvēki, kas ar 1000 eiro, piemēram, sakrāja vairāk nekā cilvēki, kas pelna 5-10 tūkstošus mēnesī. Mums arī komentārs ir par to, ka pensionētā mamma nerad aizdod naudu, viņas pensija 2 mazāk nekā mana alga. Un tas ir tieši tas, ko es arī savā ikdienā redzu, tāpēc, es nevaru absolūti šim nekādā veidā piekrist, ka tur ir tāda korelācija. Jo, tās problēmas jau nemainās. Kas notiek? Notiek kaut kāda dzīves stila inflācija, ko tas nozīmē. Tagad es varu beidzot pirkt dārgākas drēbes. Tagad es beidzot varētu paņemt to mašīnu līzingā, kur es jau tik sen gribu, un es esmu tā nopelnījis. Un mēs sākam automātiski veikt kaut kādas izvēles, pārtikas veikalā arī, kuras mēs līdz šim neesam veikuši. Un tas viss aiziet tā kā tāda sniega bumba. Un apskatāmies pēc 3 gadiem, jo tur jau pat var paņemt arī tikpat īstermiņa piemēru kā algas pielikums. Pajautā, cik cilvēki tieši ir saituši savu algas pielikumu. Pirmos mēnešus mēs sajūtam, mēs esam priecīgi, bet pēc tam, pēc kaut kāda laika, visiem sen jau ir aizmirsies, un vai viņi ir ātrāk pavirzījušies tuvāk savam mērķim, piemēram, ātrāk atbrīvojušies no kredītiem, vai vairāk sakrājuši drošības spilvenu, ļoti reti.
Labi. Jā, kaut kur man jāsaka tā, ka visticamāk mums jāgriežas pie pašiem pamatiem, jo līdzīgi kā komentārā rakstīja ar milzu cieņu glabāju savas vecās mātes burtnīcas, kas bija tāda zaļa padomju burtnīca, un viņa bija tā, kurai ģimenē vienmēr bija nauda pie ļoti maz ienākumu. Un tad, kad es paskatījos to burtnīcu, tad tur bija viss precīzi pierakstīts, vienkārši ar pildspalvu, un nebija nekāda Excel, nebija nekādas aplikācijas, un jā, tā kā visticamāk tās pamat patiesības. Egīt, mēs drīz jau tuvojamies noslēgumam, kurā es tev noteikti pajautāšu vai palūkšu, tad vēlreiz sasumēt arī tādus tos 5 ieteikumus vai soļus, tā, lai tie cilvēki, kas mūs klausās vai piedalās, lai viņi saprastu, ko darīt. Pirms vēl ķeramies pie tā detalizētā noslēguma, jūtīgs jautājums par partneriem un par partneru iesaisti. Es varbūt drusciņi ieskicēšu to jautājumu drusciņi garāks, jo vismaz tas, ko es esmu saskāries, ka punkts numur 1 mums ir kaut kāda mīte par šiem vīriešu sieviešu lomām. Ja, pie tam viņi ļoti dažādi. Sākot no vīriešu stereotipiem, kā mamāns, un beidzot ar sieviešu stereotipiem, ka viņai jābūt mammai un visu rēķinas darīt. Un tad otrs ir, kas arī ir interesanti, tīri dabīgi. Ļoti bieži tādīs partneru attiecībās ir kāds, kurš ir tas rūpīgais, apzinīgais un ar rēķiniem, un otrs, kurš dzīvo. Tad arī tās ir tādas ļoti biežas situācijas. Un tad jau, protams, ka nāk klāt mūsdienas, kur mēs varbūt tādā skandināviskā modelī vairāk dzīvojam tāds vai nevis dzīvojam, bet cilvēki sāk domāt tāds 50-50, ja, ka katrs maksā savu rēķina daļu. Tavs viedoklis, cik tas ir būtiski, ja jā, ko izdarīt ar to lietu praktiski, jo tas tāds ļoti jūtīgs jautājums kā par naudu kopumā. Tad partners un nauda un dažādi ienākumu līmeņi arī tā skaitā, jā. Ko tu teiksi? Šis ir kolosāls jautājums un arī ļoti, ļoti plašs un garš, bet īsumā, jā, es esmu sajūsmā par to, ka cilvēki attiecībās spēj nonākt līdz šim solim, runāt par naudu, apskatīties uz to kā vienu veselumu, jo, šeit arī, protams, ka nav pareizi vai nepareizi, ir dažādi, to arī jau sāki ieskicēt, ir daudz dažādu faktori, kāpēc tās mūsu naudas attiecības ir tādas, kādas ir. Daudziem viņiem pašiem individuāli nav sakārtotas dēļ kaut kādā pagātnes pieredzē. Mums katram ir sava pieredze, sava vēsture, tas, kā nauda izskatījās ģimenē, mums bija vai nebija, kāds mācīja, nemācīja, pārvaldīja, nepārvaldīja. Tev vecmāmiņas piemērs, cik forši, tātad tev ir veidojusies kaut kāda izpratne. Un līdz ar to, saliekot divus cilvēkus no dažādām pasaulēm, bieži vien kopā tas kļūst par izaicinājumu, tas ir izaicinoši. Bet tajā pašā laikā es redzu, cik ārkārtīgi lielu transformāciju piedzīvo cilvēki, kuri sāk šo darīt kopā. Man ir apmēram, es nezinu, kādi 30-40% pie manīm nāk tieši pāri. Un līdz ar to es esmu ļoti, ļoti klātesoša tajā, cik ārkārtīgi piedzīvo atzimšanu šīs attiecības, uzticības līmenis, sarunas kļūst dziļākas, svarīgākas, jo cik bieži tieši cilvēki vispār savās attiecībās runā par tādām lietām, kur mēs kopā virzamies, kas ir mūsu vērtības, kāpēc mums šis svarīgi, kāpēc mums vajadzētu pie kaut kā piedomāt, cik tieši bieži mēs racionāli par šīm lietām spējam padomāt bez tur, nezinu, bez trača un strīdiem, ne ļoti bieži, manuprāt. Un līdz ar to apsēsties un saprast, ka mēs esam komanda, mēs ne tikai dzīvojam zem viena jumta, bet īstenībā arī mūsu finanses mēs varam skatīties kā uz vienu veselu. Un tur ir šausmīgi daudz ieguvumu. Viens ir tas, ka vienkārši cilvēki ļoti, ļoti satuvinās tādā veidā, ja tam iziet tā strukturēti kopā cauri. Šeit man arī ir piemērs, man kā reiz pirms kaut kādu laiciņu bija pāris, kuri kopā kāds 14 gadus bija, un viņi nekad savā attiecību laikā nebija runājuši par naudu. Tā kā vispār nē. Katrs vienkārši dzīvo savu dzīvi, viņi ir laulībā, bet katrs vienkārši, katrs pa sevi. Un viņi sāka runāt par šīm lietām, caur to manu programmu arī, kur mēs darbojamies, un viņu vienkārši, viņi saka, pilnīgi pārdziņšana, tik ļoti, viņi saka, jauns vilnis, pilnīgi attiecības uzņem jaunu līmeni, un tas ir viens šis emocionālais faktors kaut kādā ziņā, bet otrs, ka, ir jau arī daudz lielāks šis te finansiālais ieguvums, jo, ja es apskatos uz to savu čupiņu,
man liekas, es tik ātri tur nevirzīšos uz to mērķi iespējams. Un man kā lai es tur otram pasaku, ka tagad mēs tur gribētu, es piedomāt pie tā, bet īstenībā viņš arī tajā ir iesaistīts. Un tad beigās saliekot kopā, wow, mēs varam tik daudz. Šodien man arī bija stāstīgi, piemēram, pirmā lieta, ko cilvēki pateica, arī pāris bija. Pirmā lieta, ko pateica, wow, es nezināju, ka mums kopā sanāk tik daudz un ka mēs varam kaut kādiem mērķiem virzīties. Just like that. Tā kā tas tāds ļoti. Jā, lai arī par naudu biežāk runā racionāli un par procentiem, tad viena pievienotā vērtība, kas var nofiltrēt šajā sarunā, ir tas, ko tas ietekmē pareizā veidā, jo tā ir savu veidu enerģija un tas, ko iepriekš minēju, ja tas paceļ jautājumu par vērtībām, kas man ir svarīgi, tas ir brīnišķīgs iegūms. Ja tas palīdz pārņemt kontroli par to, ko mēs darām, brīnišķīgs iegūms. Ja tas palīdz sakārtot kaut kādas lietas ar partneriem, tad absolūti brīnišķīgs iegūms. Izcili. Tas bija mans lielākais jautājums man pašam. Nākot uz šo sarunu ar tevi, es domāju, kā vēl tādā informācijas daudzumā vai savos kaut kādos spriedumos, kā dabūt to jauno. Man liekas, šī ir viena ļoti laba atziņa arī priekš manis. Jā, paldies. Nu ko, Egi, saki. Jā, es te gribēju piebilst par to, ka ir tā, ka mēs bieži vien uz naudu skatāmies, manuprāt, pārāk racionāli. Tā, kad, man jāatliek 100 eiro rekurtam kredīta maksājumam, bet mēs vajag višķīt vairāk to mēģināt sasaistīt ar to, ko es no tā iegūšu, kādas ir tās emocijas, ko tas ietekmēs tālāk. Un bieži vien mēs tik tālu neaizdomājamies, bet realitātē es esmu pārliecināta, ja mums būs tāds plāns, tas pacels mūsu mugurkaulu, tā kā mēs kļūsim pašpārliecinātāki, kur tas tālāk izpaužās, tas izpaužās mūsu attiecībās, tas izpaužās mūsu darba vietā, tas ļauj mums pelnīt vairāk, mēs varam, nezinu, kādā brīdī mēs sakam, vairāk savai veselībai varam novirzīt naudu, tad tas ir vispār, tas aptver visu. Es laika gaitā strādājot ar personīgajām finansēm, esmu tā kā ļoti pārliecinājusies par to, cik ļoti viss ir saistīts, jo man dažreiz arī cilvēki saka, man te ir viens tāds mērķis, bet viņš īsti nav saistīts ar finansēm. Es saku, nē, es atradīšu, kā viņš ir saistīts ar finansēm. Jo, jā, es tā kā, tiešām ticu, ka pat lietās, kur mums liekas, ka tas nav saistīts ar naudu, nauda var mums palīdzēt, un, tā ir ķēdīte, kas aiziet tālāk. Skaisti. Egi, kompliments tev. Tu esi pozitīvākais cilvēks, ar ko es runāju par naudu. Tu spēj naudai piedot smaidu un pozitīvismu, kas man liekas ir brīnišķīgi, ja mēs nerunājam tikai. Man dažreiz klienti saka, ka man viņu nauda rūp vairāk nekā viņiem savējo. Ar to, ka es redzu iespējas. Forši. Un arī tas ir racionāli ļoti labi noņemt to stigmu, noņemt to grūtumu. Arī tad ir sarežģīti. Arī tad ir situācija sarežģīta. Ko, Egi, laiks paskrēja gan ātri, bija patiešām pateikami un interesanti. Es no savas puses tas, ka es lūkšu tādam varbūt kopsavilkumam. Es arī padomāju par to jautājumu, zinādams, ka es tev noslēgumu noreiz pajautāt par to, par tiem vai 5 ieteikumiem vai 3 ieteikumiem, cik viņi ir jēgpilni, tad kas ir tie soļi. Un varbūt es atļaušos iesākt, un tad savukārt dot tev šo vārdu, jo tas, ko es priekš sevis apdomāju, ja man šobrīd būtu jāiedod tādi 5 ieteikumi cilvēkiem, kurus es pazīstu vai nepazīstu, tad es viņus sarindoju sekojoši, ka tā viena lieta, ko es noteikti atrastu instrumentu, kas saregulētu to domāšanu, attiecīgi racionāli vai emocionāli. Lasot vai atkārtojot paziņojumus vai darot, bet es noņemtu drusciņu, es atļaušos lietot tā vārdu arī to nabadzības bloku. Es kā tagad atceros, tad Ekeram bija tāds labs piemērs, ka viens no uzdevumiem grāmatā bija aiziet ēst. Aizvest kādu partneri, aizvest uz kaut kurieni un pasūtīt ēdamu un neskatieties uz cenām. Nevis tā, ka atkal vistu, vai atkal franču galmē kaut ko, kas ir, bet neskatu, kāpēc? Tāpēc, ka noņem to stresu kaut ko. Protams, ka tu esi sareiķinājis, ka ir atļaujas, bet es noteikti caur racionālu un emocionālu veidiem, es drusku noņemtu to domāšanas bloku, un tas būtu solis numur 1, un vēlreiz, ka ir dažādi autori, dažādas pieejas, gan par racionālām statistikām, gan par paziņojumu, gan par ko mēs varam. Solis numur 2, es ietu no vīrieša pozīcijas zināt savus skaitļus. Jo man liekas tā,
ka drosme ir baidīties un darīt, un ieraudzīt viņus, vai tas ir mēnesis vai 3, bet es ieraudzītu tos skaitļus, vienkārši ieraudzītu kontekstā, tur sauciet kā gribat, Excel, salveti vai diagrammu kaut kur, bet es noteikti ieraudzītu tos skaitļus. Tas nav jādara katru dienu, katru nedēļu, bet ieraudzītu tos skaitļus. Tas būtu mans ieteikums numur 2. Trešais, es rezonēju ar tas, ko tu saki, vienoties ar partneri, bet es pieliku un ja nav partnera, vai tas partners ir tāds, ka viņš negrib vienoties, tad uzņemties atbildību. Jo man liekas, ka abi 2 soļi ir, ka vai nu es atrodu komandas spēlētāju, un mēs esam divatā, un man arī patīk tās tēzes. Ja tu nevar uzticēties tam cilvēkam, ka tu esi precējies vai dzīvo kopā, tad kam vēl var uzticēties? Ja? Un kam, tad viņam nestāstīt savus ienākumus vai savus izdevumus, mēs esam pieauguši cilvēki. Bet otrkārt, protams, ka dzīve ir dzīve. Nevienmēr citi ir cilvēki ar dažādām personībām, un tad es teiktu, un tad tā ir tava atbildība. Ja tu nevar vienoties, tad uzņemies atbildību, tā ir tava nauda, tā ir tava atbildība, tu viņu rēķini, tu viņu krāji, tu viņu dara šīs lietas. Tad ir 4. 4, kas drusiņi ir pret tavējām, bet varbūt rezonē ar to manu personīgā pieredzi. Man ir tā, ka es noteikti iesaku cilvēkiem lasi, bet pieturies pēc tam pie vienas sistēmas. Vismaz man tas ir devis rezultātu. Man nav Valtera Gražuļa sistēma, varbūt Egeja Veisē ir sava sistēma. Bet tas, kas patiešām nopietni, man liekas, ka mūsdienās ir tas apjukums, tas informācijas ir pārāk daudz, ir 100 autori, ir Egija, ir Valteri, kas kaut ko mēģina stāstīt, ir TikTok, ir Instagram, un tagad saprast, kas ir, kas nav, ļoti grūti. Un tad patiesībā tas viens no ieteikumiem ir, es esmu lasītājs, es iesaku cilvēkiem lasīt, un savukārt, bet nākamais solis ir vismaz kaut kādu laika periodu. Pieturies pie vienas sistēmas. Ja patīk šis vīrs, tad paņemt pusgadu un pieturēties pie šīs lietas. Jo tā, man liekas, ir viena no problēmām, kas man vismaz bija sarunās ar cilvēkiem par personīgiem finansēm, ka viņš noklausās kādus principus, un tad izvēlās no kaut kādas tortes. Jā, šis man patīk, šis man nepatīk, bet es nopirku kriptovalūtu, es paņemšu kredītu, bet to es izdarīšu. Un tad man liekas, ja tu aizēji pie Egijas, vai tu izlasi grāmatu, tad paņem to kā savu mentoru. Un tas būtu numurs 4, noteiktu laika periodu. Aiztaisīt acis un darīt tā. Un es starp citu, vēlreiz es gan atļaušos ieteikt to grāmatu, ka man gribās teikt tā, ja tiem, kas nav šeit, tie, kas nav dziļāk šo jautājumu pētījuši, Deivs Remzijs, man liekas, ir loģiskākā soļu secība. Patiešām viņi ir vienkāršākā, bet loģiskākā soļu sistēma. Pie tam darīt vienu lietu vienā reizē. Tā kā es noteikti šo varu ieteikt. Pat, ja tā ir Amerikas pieredze, tur mazu lietu noņemam nost un pāries. Un 5. No manis 5. ir, ja tu runā par vērtību un mērķiem, tad es gribēju pievienot man viens no punktiem vērtībai brīvība. Absolūti. Naudai ir jāpiedod brīvība. Brīvība izvēlēs, brīvība resursam, brīvība vai es to varu vai nedaru vai kaut kādā mirklī. Un tālāk es reducēju, gribētu teikt, ka pēc tam naudai jādod prieks. Atrast veidu, kā viņu dara prieku. Un es šajā gadījumā netaisīšu stīgumu, jo tas, ko es esmu secinājis, ka to prieku gan cilvēkiem rada dažādas lietas. Vienam patīk tas pirkums. Tu redzi to mirdzumu acīs, viņam patīk tas pirkums. Citam to prieku rada krāšana. Viņš redz, ka tas skaitlis aug katru mēnesi, un viņš ir priecīgs. Citam ziedošana, un tas ir labākais vai augstākais, man liekas, prieka līmenis, ka tu vari ziedot kādam citam. Un tāpēc man gribās teikt tā, no manis 5. būtu prieks. Ja? Tai naudai ir jāatbrīvo beigās, un ja tu kontrolē to dzīvi, prieks. Tas būtu skats no manas puses. Tā kā jebkura tava rezonēšana, un kas ir tas, ko tu ieteiksi? Kas ir tas, ko tu ieteiksi, ko cilvēkiem darīt? Jā, tas sanāca ļoti labs apkopojums. Es domāju, kur bija iekļaut arī vairāki punkti, ko es minēju. Tā kā es absolūti pievienojos. Un tas, tāds, ko es varu pievienot, droši vien no savas puses, ir par to, ka vienkārši arī saprast, ko tev nozīmē sakārtotas finanses, jo tas arī ir ļoti plašs jēdziens, jo dažreiz man arī es prasu cilvēkam, kas ir viņa mērķis, viņš saka, sakārtotas finanses, bet tas nav mērķis, jo sakārtotas finanses katram nozīmē kaut ko pilnīgi citu, tāpat kā finanšu brīvība, tu pieminēji vārdu brīvība, tā ir arī mana top vērtība, bet tajā pašā laikā, kad šī finanšu brīvība, gan sakārtotas finanses, katram nozīmē kaut ko citu, un ir svarīgi saprast, ko tas nozīmē tieši tev. Kādam tas nozīmē, ka vairāk nav kredīti, kad ir izdevies atbrīvoties no visiem kredītiem. Kādam šīs sakārtotās finanses un arī finanšu brīvība tāpat ir varbūt tas, ka ir izveidots tas drošības pilvens, kas ir bijis padomā. Kādam sakārtotas finanses un izpratne iespējams ir no tā, ka ir
plāns, ka tu saproti, kas notiek, un tu jūti kontroli pār savu naudu. Dažiem tas ir tas, ko nozīmē sakārtotas finanses un arī finanšu brīvība. Līdz ar to, jā, tā kā mēģināt sev atbildēt uz jautājumu, kas tad man ir tās sakārtotās finanses un, vai finanšu brīvība, tad tur var saukt, jo tas finanšu brīvība tāds moderns vārdu salikums mūsdienās, bet arī absolūti ar plašu jēdzienu. Tāpēc, jā, pašķestināt un uzdot sev jautājumu par to. Super. Egi, man liekas, es tikai gribu norazonēt, super paldies tev, super paldies par arī šo pēdējo atziņu. Mēs tomēr dzīvojam fiziskā pasaulē, un tad pārvērst, ko nozīmē tā finansiālā brīva, tas, ko tu teici, ja, vienam kontroli, vienam kredīts, vienam paliek pāri, viens, man liekas, tas ir superbūtiski, jā, tas ir superbūtiski, jā, forši, un jā, tur bija jautājums arī par grāmatām, savreiz ļoti īsti parādīšu, bet pirms es rādu grāmatas, Egi, milzīgs tev paldies par laiku, un otrs ir, man ļoti patīk, ka Latvijā ir cilvēki, kas runā par šīm finansēm, man likās loģiski, gan saprotam, gan emocionāli tā tava pieeja, un man liekas ir super, ka mēs par to runājam. Tā kā, lai vairāk pārtikuši cilvēki, lai mierīgāki, laimīgāki cilvēki, es no sirds tev pateicos par šo sarunu. Jā, paldies, ļoti jauki ar tev aprunāties, ļoti forši, ka tev ir viedoklis, pieredze, un rekur vesela grāmata čupiņa, tā kā tiešām forši redzēt, ka par to arī interesējies, un forši saruna uzreiz veidojās, tā kā man arī Ļoti labi. Nu, ko atvadoties, es tikai pavisam īsi nodubulēšu, tur bija jautājums par grāmatām, un tā viena klasiskā grāmata ir Deiva Remzija. Jūs varat pierakstīt tikai autoru, viņam arī šī ir pamatgrāmata, viņš vēl 2-3 mēģinājis rakstīt, pārējās nav tik populārs, bet Deiva Remzija, Total Money Makeover, plus viņam ir ļoti labs YouTube kanāls. Tas ir tāds apaļš vīriņš, ap gadiem 60, man liekas, izskatās, un ja jūs paskatīsieties YouTube, tā labā ziņa ir tāda. Tas vīriņš konstanti ir paņēmis 7 soļus un konstanti pie viņiem pieturās jebkuru padomu. Jā. Un jā, bija ļoti labs ieteikums, tad mēs visticamāk uztaisīsim arī postu par grāmatas ieteikumiem, tad iespējams, ka Degija ir ieteiks, bet jā, šī ir laikam tāda visvienkāršākā, kā noteikti ieliksim Instagramā. Egi, vēlreiz paldies, super, man tā patīk šī tēma, tad lai mums daudz naudas, daudz miera un brīvības. Jā. Paldies tev liels, paldies. Super, paldies, čau visiem, forši, ka pieslēdzāties. Čau, veiksmīgi atku šodien. Paldies tev liels, paldies.